atšķiras no visiem pārējiem. Zini, kurš tas ir? Bībeles skola vismaz zina, kurš tas ir. Jona. Jona atšķiras no visiem. Patiesībā mēs Jonas grāmatu varētu nocelt tā kā nevis par praviešu grāmatu, nevis par evaņģēlistu grāmatu. Katram ir savu vēsts, katrs pravietis atšķirs, loģiski, ja? Mēs varam teikt, Jesaja daudz runā par Mesiju, par Jēzu Kristu, Joēlu, Svētais Gars, un katram ir vēsts, un šī vēsts atšķirs. Praviešu Jonas grāmatu, Dievs runā uz viņu un dod viņam vēsti ļaunai pilsētai. Ļaunai pilsētai. Atšķiriet Jonas grāmatu. Mēs lasīsim 1. nodaļu. Es lasīju Jonas grāmatu un dažas dienas atpakaļ savā tādā ikdienas lasījumā, ko es lasu, un man ļoti patīk mazie pravieši, viņus ātri izlasīt. Patiesībā tas tāds joks, bet daļai taisnība. Bet tā vēsts, man liekas, ir ļoti konkrēta lieta, konkrēta grāmata, un Jonas grāmata. Mans svētdienas skola visi zina Jonu un lielo zīvi. Un es atceros, viens sludinātājs reiz teica, ka jāpat būtu Bībelē rakstīts, ka Jona aprīja valzīvi, tad izspļāva, viņš vienalga ticēja. Viņš pilnībā viņam piekrīt, jo Dievs ir Dievs, kas dara neiespējamās lietas. Un Jona ir zināms ar šo te valzīvi un šo zīvi un 3 dienas zivs vēderā. Jēzus atsaucas uz Jonu, viņš kā Jona bija zivs vēderā. Tāpat arī viņš cilvēka dēls, viņš būs zemes klēpī, viņš ir guldīts kapā, un tad viņš uzcelsies no mirušiem. Jona pravietis runā par Jēzu Kristu. Ja? Ne tikai vienkārši viņš iet uz Ninivi, viņš ir kā prototips, varētu teikt, viens no daudzajiem, kas ir Bībelē, kas runā par Jēzu Kristu. Un es lasīju šo grāmatu, un es pirmo reizi tādā veidā aizdomājos par šo pravieti, par šo evaņģēlisti, tā varētu teikt, ja? Par Dieva vēsti, ko Dievs vēlas mums pateikt tajā. Un es vēlos šodien dalīties ar šīm pārdomām. Un es izlasīšu visu šo 1. nodaļu, un pēc tam nebūtiski pants pēc panta, bet apmēram dažus grupējot, es dalīšos īsti savās pārdomās par to, ko Dievs uzrunāja man, kad es lasīju šo nodaļu. Jonas grāmata 1. nodaļa. Tā kunga vārds nāca par Jonu Amitai dēlu. Celies un dodies uz lielo pilsētu Ninivi. Norāja to un paziņotāji, ka tās ļaunie darbi jau nonākuši man vaiga priekšā. Bet Jona cēlās, lai bēgt no tā kunga vaiga, gribēdams nokļūt Tarsišā un nonāca līdz Jafai. Tur viņš atrada kuģi, kas taisījās ceļā uz Tarsišu, samaksāja braucamo naudu un iekāpa kuģī, kam bija viņš jāaizved uz Tarsišu, projām no tā kunga acīm. Kad tas kungs lika pūst uz jūras lielam vējam, drīz sacēlās vētra un visiem likās, ka kuģis grims. Kuģa ļaudis pārņēma lielas izbailes, viņi kliedza piesaudami katrs savu dievu un sameta visus, kas bija uz kuģa jūrā, lai atvieglotu krāvas svaru. Jona bija nokāpis apakšējā dziļākās kuģa telpās, tur nolicies un gulēja dziļā miegā. Tad pie viņa piegāja kuģa kapteinis un sacīja, kā tu vari tik cieši gulēt, celies un piesauc savu dievu. Varbūt šis Dievs atcerēsies mūs, lai mēs neaizējam bojā. Kuģa ļaudis teica citus sanāciet. Metīsim kalviņus, lai izzinātu, kuru dēļ mums klājas tik ļauni. Kalviņus metot vainu krīt uz Jonu. Tad viņi teica viņam, saka mums, kāpēc ir uzbrukuši šī nelaime, kāda ir tavu nodarbošanās un no kurienes tu nāc, kādas tu zemes un tautas. Tad viņš tiem atbildēja, es esmu ebrejs un bīstos to kungu, debesu Dievu, ceļījis jūru un savu zemi,
Tad no jauna kuģa ļaudis ārkārtīgi izbijās, viņi jautāja viņam, kādēļ tu to tā izdarīji? Viņi zināja, ka Jona bēga no tā kunga, jo viņš to viņiem iepriekš bija pateicis. Tad tie viņam sacīja, ko lai mēs ar tevi darām, ar jūru nomierinātos, jo jūra joprojām bija ārkārtīgi nemierīga. Viņš atbildēja viņiem tā, ņemiet mani un iemetiet jūrā, tad tā kļūs rāma. Es zinu, ka manas vainas dēļ par jums sacēlusies šī lielā vētra. Tad kuģa ļaudis visiem spēkiem airēdami centās pagriezt kuģi tā, lai viņi drīzāk sasniegtu krastu, bet tas viņiem neizdevās, jo jūra bija sacēlusies un bangoja vētrā pāri viņu galvām. Tad viņi piesauca to kungu un sacīja, kungs, nepazudini mūšā cilvēku dvēseles dēļ un nepieskait mums par grēku nenoziedzīgās asins, jo tu, kungs, rīkojies tā, kā tu atzini par pareizi. Tad viņi satvēra Jonu un iemet jūrā. Vētras cekošana mitējās un drīz jūra norima pavisam. Bet kuģa ļaudis pārņēma lielas bailes. Tā kunga priekšā viņi nesa tam kungam kaujamos upurus un deva viņam solījumus. Āmen. Tāpēc Tēvs, tas ir Tavs vārds, un slūdzu Svētais Gars. Lieto man šajā vakarā, kungs, lai uzticam nes to, ko Tu esi runājis, mans Dievs, un pagodini savu vārdu un apstiprini savu vārdu līdzošām zīmēm brīnumiem, Dievs. Lai kungs nespēcīgie tiek stiprināti, lai bailīgie tiek iedrošināti, kungs, lai slimie tiek dziedināti, lai Tavs vārds ir pagodināts. Jēzus vārdā. Amen. Tā kunga vārds nāca par Jonu Amitai dēlu. Celies un dories uz lielo pilsētu Ninivi. Dažus gadus atpakaļ. Vairāk kā dažus, bet pavisam nesen. Vairāk kā puse pasaules iedzīvotāji dzīvo pilsētās. Vairāk kā puse. Ziniet, vēsturi esat mācījušies skolā. No laukiem arvien vairāk un vairāk sāk cilvēki dzīvot pilsētās. Un 20. gadsimts ir tas gadsimts, 20. gadsimta beigās, jau vairāk kā puse pasaules iedzīvotāji dzīvo pilsētās. Arī Latvijā vairāk kā puse iedzīvotāji dzīvo pilsētās. Un interesanti, Dievs saka Jonam, Jona, celies un dodies uz lielo pilsētu. Dodies uz lielo pilsētu. Jona ir vēstnesis un šis uzdevums, Jona ej un norāja un paziņot tai, ka šie darbi nav vienkārši kaut kur paši tiek darīti un nekas nenotiek. Dievs saka, es zinu un es redzu. Es zinu un es redzu. Es vēlos vilkt paralēlis Jona un mēs. Jona un mēs. Jēzus teica, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Jonam bija Dieva pavēle, pavisam skaidri pateikt. Amen? Pavisam skaidri pateikt Dieva pavēle. Mēs lasām, tā kunga vārds nāca par Jonu. Ļoti skaidri, Dievs runāja uz viņu. Jona, celies un ej uz pilsētu. Un Dieva vārds ir ļoti skaidrs priekš mums. Ļoti skaidrs. Ejiet un dariet par mācekļiem. Jautājums vairs nav, kungs, man iet vai neiet? Man iet vai neiet? Man teikt, kā evaņģēlis Reinhards Bonks saka, viņš saka, tad, kad tu stāvi pie luksofora, pie krustojuma, vienalga, vai tu stāvi ar automašīnu, gaidi, vai tu stāvi ar kājām, lai pāriet pāri. Viņš saka, tad, kad ieslēdzās zaļā gaisma, tas nozīmē ej. Un tev vairs nav jāgaida speciāli īpaši atļauja no satiksmes ministra, vai es drīkstu iet. Jēzus ir pateicis, ejiet, 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 ejiet. Un viņš teica, ļaunie darbi nonākuši mana vaiga priekšā. Dievs teica Jonam, un Jona zina un stāsta briesmu lietas par Ninivu, par asīriešiem, ko viņi darīja un kāds kļauni viņi bija. Var atcerties, Jēzus teica, veseliem ārsti nevajag, bet slimiem. Veseliem ārsti nevajag, bet slimiem. Un mums ir šī pavēle, līdzīgi kā Jonam. Mums ir šī pavēle, mums ir jāiet. Mums ir jāiet. Un ko nozīmē jāiet? Jonam bija konkrēti lielā pilsēta. Un mums ir jāiet tur, kur ir cilvēki. Un bet patiesībā jau mēs katru dienu esam tur, kur ir cilvēki. Ir cilvēki ap mums. Ir cilvēki ap mums. Un Jonas gadījumā Izraels pats par sevi viņš norobežojās no visām pagānu tautām. Kur nu vēl tik ļaunām kā Niniva,
kā asīrieši. Un Jona iespējams bija vienīgā cerība, vienīgais, kurš ies pie šīs tautas un nesīs šo vēstu. Un tieši tāpat mēs ar jums, mēs bieži vien esam vienīgie kristieši, kam ir iespēja uzrunāt kādus cilvēkus. Vienīgie. Mīļie, mums ir pavēle. Ejiet un dariet par mācekļiem. Ejiet un dariet par mācekļiem. 3. pāns. Bet Jona cēlās, lai bēgtu no tā kunga vaiga. Domā, cik dīvaina doma. Dāvids saka, kur lai es aizbēgu no tā vaiga? Kur lai es dodos? Debesīs, tu tur esi tavs trons. Ellē arī tur, jūrā arī tur, zemes dziļumos arī tur. Nav iespējams aizbēgt no Dieva. Un Dievs, kad runā uz mums, mēs reizēm cenšamies aizbēgt no tā. Un kur tad mēs aizbēgam? Mēs bieži vien aizbēgam un slēpjamies tajās pašās lietās, ko pasaule aizbēg un slēpjās. Pasaule slēpjās no Dieva aizņemtībā. Pasaule slēpjās no Dieva attiecībās. Slēpjās no Dieva karjerā. Slēpjās no Dieva atkarībās. Ne jau pašās par sevi, bet tiksim substancēs, kas izraisa šīs atkarības. Viņi slēpjās, jo tad nav jādomā par citām lietām. Un reizēm kristiešiem es saskaros ar kristiešiem, kas zina, ko Dievs ir aicinājis viņus darīt, un tādā pašā laikā viņi līdzīgi kā Jona mēģina izmukt no tā. Un ja Dievs runā tavā dzīvē, un Dievs saka tev, kas tev ir jādara, neesi stulbs, nebeidz. Ir neiespējami aizbēgt no Dieva. Dievs ir visur esošs Dievs. Visur esošs Dievs. Un interesanti, ka Jona, viņš atrod kuģi, viņš iekāp tajā pašā kuģī kopā ar visiem elpu Dievu pielūdzējiem. Viņš iekāp tajā pašā kuģī, viņš dodās vienā virzienā, kur viņi dodās. Un reizēm mēs kā kristieši, Dievs runā kādas lietas mūsu dzīvē, mēs zinām, ka mēs mēģinām ar šīs pasaules metodēm, ar šīs pasaules lietām, ar šo pasaules, es varu teikt, ar šo pasaules garu, mēs mēģinām sasniegt kādas lietas savā dzīvē. Un mēs atstājam novārtā to, ko Dievs ir teicis. Ja Dievs ir teicis, viņš tieši tā arī domā. Ja tu dzirdēji un saprati to, ko Dievs ir teicis, tad ir īstais brīdis sākt to darīt. Sākt to darīt. Nevis pagriezt muguru, nevis mēģināt kaut kādā citā veidā piepildīt savu dzīvi. Tas ir neiespējami. 4. pants saka, kas kungs lika pūst uz jūras lielam vējam. Drīz sacēlās vētra, visiem likās, ka kuģis grims. Ne visas vētras mūsu dzīvē ir tā kunga izraisīts. Ne visas. Ir velns, esam mēs paši, kas šūpojam laivu reizēm, bet reizēm ir tas kungs. Un zini, ja tas kungs liek stipram vējam pūst tev pretī, ja tas kungs saceļ vētru, Bībele saka, ka tie bērni, kurus Dievs pieņem, ja viņi ir bez pārmācības, viņi nav īsti. Pēters to saka, ka Dievs pieņem, viņš pārmāca. Un paldies Dievam, ja tu esi pilnās burās, lai tu aiziet prom no Dieva, lai tu aizbēgtu no Dieva, lai tu savā dzīvē īstenot to, ko tu zini, nav Dieva griba, paldies Dievam, ja Dievs saceļ vētru. Paldies Dievam, ka Dievs neļauj tam izdoties. Paldies Dievam. Jo Bībele saka, ka nepaklausība ir kā buršanas un zīlēšanas grēks. Ja tu skaidri zini, ko Dievs ir teicis tavā dzīvē, un mēs, kā kristieši, mēs patiesībā daudz lietas ir skaidri pateikts Bībelē. Mēs zinām, un ja mēs nedaram, mēs neatšķiramies no Jonas. Jonas skaidri zināja, to devās pilnīgi pretējā virzienā. Ja Dievs ir teicis, mēs salīdzinot ar Jonu, Jonam Dievs teica, ej un pasludini, ej un pasaka, Dieva tiesa nāks par šo pilsētu, ja Dievs mums ir teicis, ej sludini, ej liecini, dari to, ko es esmu tev aicinājis, dari to, ko es esmu tev līdz. Ja mēs pagriežam muguru un nedaram to, mēs neesam savādāk kā Jona. Un paldies Dievam, ja Dievs sūta vētru mūsu ceļā. Ja Dievs sūta vētru mūsu ceļā. Un interesanti, mēs varam lasīt tālāk, kad kuģi ļaudis pārņēma lielas izbailes un viņi kliedz.
Viņi kliedza, piesaudam katru savu dievu. Tur bija, uz tā kuģa bija liels troksnis. Bija liels troksnis, bija pilnīgs bardaks, ja tā varētu teikt. Katrs zemojās savu dievu priekšā, viņi kliedza, un tad pašā laikā mēs lasām tālāk, ka Jona gulēja. Viņš bija nolicies mierīgi un gulēja. Vairāk kārtīgi mēs lasam Pāvila vēstulēs vārdu nepievilieties. Nepievilieties. Un interesants ir Jonas, tas tā atbild uz šo kuģinieku vaicājumu, kas tu tāds esi, no kuras tautas mēs tālāk lasam. Viņš es esmu ebrejs, un es bīstos to kungu. Jona, ja tu bīsties to kungu, tad tev vajadzēja būt tālu no tās vietas, kur tu esi tagad. Tev vajadzēja būt ceļā uz Ninivi, nevis ceļā prom no Ninivis. Ja tu un es, ja mēs bīstamies Dievu, tad mums vajadzēja darīt tā, kā Dieva vārds saka, nevis izdomāt savu ceļu. Bībelē saka, nepievilieties. Un reizēm kā kristieši mēs dzīvojam tādā viltus drošībā. Viltus, kāpēc? Līdzīgi kā Jona, ja mēs zinām, ka mēs esam ceļā prom no Dieva gribas, ja mēs esam pagrieduši muguru Dieva gribai, ja mēs nedaram to, ko Dievs ir skaidri pateicis, tad pašā laikā mēs sakam, es esmu Dieva bērns, ar mani viss būs kārtībā. Lai tie bezdievi tur augšā trako, es te lejā mierīgi gulēšu. Ja tu esi uz viena kuģi ar šiem bezdieviem, tu noies pa burbuli tieši tāpat kā viņi. Amen. Tu noies pa burbuli tieši tāpat kā viņi. Bībele saka, nepievilieties. Es izlasīšu 3 rakstu vietas, kur Bībele saka, nepievilieties. Pirmā ir 1. Korintiešiem 6. 1. Korintiešiem 6, 9, 10. Ja vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību, nepievilieties, ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagri, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji, neiemantos Dieva valstību. Jūs teiksiet, es neesmu neviens no šiem te. Ir vienkārši viena interesanta lieta, ja mēs lūkojamies Bībelē, Jēzus teica, mīl Dievu savu kungu no visu savu sirds, dvēseles un spēku. Mēs lūkojoties, ko Dievs saka Izraēlam, ko Dievs pārmet Izraēlam. Dievs saka, tu esi pārkāpis laulību. Kāpēc? Pēc, ka tu esi sācis kalpot citiem dieviem. Tu esi sācis kalpot citiem dieviem. Un Bībeles netaisni neiemantos Dieva valstību. Ja tu skaidri zini Dieva atklāto gribu savā dzīvē, ja mēs kā kristieši, kā draugi skaidri zinām Dieva atklāto gribu savā dzīvē, un mēs nedaram tā, mēs neesam taisni, mēs esam netaisni. Kāpēc? Jo to, ko mēs zinām, mēs nedaram. Un Bībele saka, nepievilieties. 15. nodaļa, turpat 1. Korintiešiem 15, 33, 34. Nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Esiet skaidrā prātā un negrēkojiet, jo daži Dievu nemaz nepazīst, to es jums saku par kaunu. Atkal nepievilieties. Ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Galatiešiem 6. nodaļa. Galatiešiem 6, 7, 8. Nepievilieties. Dievs neļauj apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu. Kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Citiem vārdiem, ja tu paklaus tam, ko Dievs saka. Bībelē teiks, Jēzus teica, viņš sūtīs aizstāvis svēto garu patiesības garu, kas mājos mūsos, kas būs ar mums vienmēr, viņš mūs vadīs visā patiesībā. Viņš ņems no tā, kas ir Dieva, ņems no tā, kas ir Jēzus, un darīs mums zinām. Un staigāt garā nozīmē sakot tam, ko Dieva vārds saka. Tā vienkārši burtiski darīt to, ko vārds saka. Kā teiks, tas ir likums. Ne, tas nav likums, tas ir likums, kas mājo tevī. Dieva gars mājo tevī, un viņš dara tev spējīgi dzīvot pēc Dieva vārda. Dzīvot pēc Dieva vārda. Un Bībelē saka, nepievilieties. Ja tu dzīvo pēc vārda, ir brīnišķīgi, bet Pāvils saka romiešiem, ka tu dzīvo pēc miesas, tad tev ir jāmirst. Tev ir jāmirst. Un Jānis šī te
drošība ir tāda, es teikšu, latviešu teicīs, baltiem diegiem šūta. O jā, viņš ir ebrejs, jā, viņš ir no Dieva tautas, bet viņš ir izvēlējies doties pretējā virzienā. Viņš ir izvēlējies neklausīt tam, ko Dievs saka. Un viņš mierīgi guļ. Un, kad es lasu šo te nodaļu, man ir tāda sajūta, ka šie cilvēki vairāk, vispārējie kuģinieki, viņi vairāk bīstas Dievu nekā Jona. Kad es lasu, viņi upurē, tad viņi negrib Jonu mest jūrā, jo viņiem bail redzēt nenoziedzīgas asinis, ja? Jona pavisam mierīgi. Viņš guļ, viņam ir tāda pilnīgi vienaldzība. Reizēm es pieķeru sevi pie domas, ka man ir absolūti vienalga, kas notiek šajā pasaulē. Es esmu Jēzu Kristu. Jauns radījums, ar sevi uz debesīm. Lai viņi tur trako augšā. Lai viņi kliedz, lai viņi dara, ko grib. Ar mani viss ir kārtībā. Es esmu kristietis, bīstos to kungu. Bet Bībeles ir nepievilēties. Ja jūs zināt labu darīt un nedarat, tas jums ir par grēku. Zināt, kāpēc šie cilvēki trakoja? Viņi patiesībā nezināja, ko darīt. Viņi mēģināja visu, ko viņi zināja, bet viņi nezināja patiesību. Un šī patiesība bija tā, ka viņu vidū bija pravietis. Ja mēs lasām stāstu, kas notiek daudzus gadus simtus vēlāk, ir apostols Pāvils kuģī. Ir līdzīga situācija. Kuģi daudzas dienas jau jūrā mētā, viss ir izmests laukā, un šis vīrs, jūs lasat par Pāvilu, jūs redzat, kā viņš seko tam, kur Dievs viņu vada. Viņš seko tam, kur Dievs viņu vada, un tad nāk cilvēki un pravieto un saka, sasien sev rokas kājas ar Pāvilu jostu un saka, tā viņu sasies Jeruzalemē, un Pāvils saka, nelaužiet manu sirdi, viņš, kas esmu gatavs Kristus dēļ, tikai vāžus pacies, esmu gatavs viņu dēļ viņu mīt, un viņš iet mērķiecīgi tur, kur Dievs viņu vada. Un tāpēc, ka Dievs viņu ir vadījis, viņš ir sakojis, viņš ir uz šī kuģa. Un Pāvils arī mierīgs. Un tikai tā šī starpība ir tā, kad Pāvils un Jona viens bēg no Dieva gribas, otrs meklē Dieva gribu. Un Pāvils uzrunā visus kuģiniekus. Pāvils uzrunā, viņš nebaidieties, neviens neies bojā, tikai kuģis. Kāpēc? Jo tā kunga eņģelis man piestājās. Un viņš man teica, ka mēs dzīvosim, viss būs kārtībā. Ir drošība, ir miers, ir pārliecība. Jonas gadījumā šie kuģinieki, viņi nezin, ko darīt, ir absolūts izmisums. Kāpēc? Jo tas vīrs, kurš ir Dieva pravietis, kuram ir Dieva gars, kuram vajadzēja runāt, viņš klusē. Kāpēc viņš klusē? Tāpēc, ka viņa paša attiecības ar Dievu, viņš nevis seko Dievam, viņš bēg no Dieva. Viņš bēg no Dieva. Pavisam nesen izlasīju bēdīgu vēstu visiem pasaules gala gaidītājiem un tiem, kas cer izglābties. Francijā esot viens kalns, kur varēšot izglābties, tad pasaules gals būšot. Domāju, pats kaut kāds tāds absurds pašā šajā te apgalvojumā varēs izglābties, kad pasaules gals būs. Cik planētieši braukšot un paņemšot. Domāju, debes tēvs. Un nesakiet man, ka neviens mums pēdējā laikā nav jautājis par māju kalendāru un pēdējiem laikiem un pēdējo pasaules galu un kurš tur te decembris. Un ziniet, kāpēc bezdievi skrāja apkārt un upurēja saviem dieviem un nezinu, ko darīt? Tāpēc, ka taisnieki, kas ir viņu vidū, klusē. Tāpēc, ka taisnajiem nav ko teikt. Tāpēc, ka viens otrs taisnais pats ir bailēs un domā, ja nu patiešām. Dievs ir ielicis mūs viņu vidū, lai mēs runātu. Lai mēs runātu patiesību. Lai mēs runātu to, ko Dievs saka. Lai mēs runātu to, ko Dievs saka.
Vai mēs Bībeles runā, neklusē, Pāvils uzstājies laikā, nelaikā, saka to, ko vārds saka, nekautrējies no tā, ir absurds. Cilvēki tic tam, ko Maija ir uzrakstījusi tos gadsimtus atpakaļ, un viņiem liekas tas normāli, viņi tic citplanētiešiem un kaut kādam vienam kalnam Francijā, un vēl nezinu, kam viņi visam tic, un tas ir ok, bet kristietis baidās pateikt to, ko Dieva vārds saka, to, kā viņš tic, kā viņš ir uzticējis savu dzīvi. Un tas absolūti nav ok. Tas absolūti nav ok. Tad, kad cilvēki trakot, cilvēki meklē izēju, tas nav normāli pravietim gulēt kuģī. Tas nav normāli. Dievs sūta savus praviešus pilsētu, kāpēc? Tur ir cilvēki. Tur ir cilvēki. Un tu esi savā darba vietā, savā ģimenē, savā rajonā, kur tu dzīvo, vienalga. Tu esi kā šis pravietis. Un tev ir jārunā. Tev ir jārunā. Tev ir jāsaka to, ko Dievs saka. Jo tikai tad, kad Dieva vārds atnāk miers, atnāk skaidrība. Atnāk skaidrība. Un mēs lasām tālāk Bībelē 6. 7. pāns. Viņi domā, metīsim kauliņus. Kur ir problēma? Atradīsim problēmu. Kur ir problēma? Metīsim kauliņus. Viņiem nav skaidrības. Bībele saka, pēdējos laikos būs tā, ka cilvēki bezdievs skries no vienas telpas otrā, viņi meklēs padomu, meklēs izēju. Pastieties uz mūsdienu pasauli, vai tas neatgādina tādu, bakstīšanu tumsā, meklēšanu kaut ko, mēģināšanu kaut ko saprast. Vienu dienu mums saka, būs labi, bet brīži atkal viss ir slikti, un cilvēki meklē izēju, un šīs izējas nav. Kur ir problēma? Romiešiem 1. nodaļā ir teikts, zinādami Dievu, pazīdami Dievu, viņi to ir nolieguši. Mēs lūkojamies uz mūsu Eiropu. Viss, kas viņai ir, patiesībā ir nevis grieķu dēļ, bet ir Kristus dēļ. Kristus dēļ. Kristus nāca un kristieši nāca ar šīm domām, ar skaidrību, ar taisnību, ar sociālām visām šīm garantijām un sociālo aprūpi. Tas ir kristieši, tas, ko viņi atnes, un zinādami to noliedz to. Un kas paliek? Paliek neziņa. Metīsim kauliņus, varbūt kaut kur būs taisnība. Skatīsimies, kas ir. Bībelē saka, problēma ir tā, ka cilvēki ir nolieguši Dievu. Kāpēc cilvēki baidās no pasaules gala? Viens iemesls, viņi ir nolieguši Dievu. Ja tu zini, ka dzīvs tavs pestītājs, ja tu zini, ka viņš ir kungs un glābējs un pestītājs, ja tu zini, ka viņš ir nāvi un ēli uzvarējis, kāpēc man baidīties no pasaules gala? Priekš manīm tas ir aleluja un slavu Dievu. Kāpēc? Dzīvs mans pestītājs. Un ļauj, lai viņš šo drošību un pārliecību, kas ir tevī, lai viņi to redz. Lai pasauli to redz. 8:10. Tad viņi teica mums, saka mums, kāpēc mums uzlikuši šī nelēma, kāda tā nodarbošanās, no kurienes nāca kāds to zemes un tautas. Tad viņš tiem atbildēs, esmu ebrejs un bīstos to kungu, debes Dievu, kas radīs jūru un savu zemi. Tad no jauna kuģu ļaudis ārkārtīgi izbijās un jautāja, kad ir to izdarīt. Viņi zināja, ka jauna bēg no tā kunga, viņš to viņiem iepriekš bija pateicis. Bībelē teiks, ar sāls ir nedalīgi, ar ko tad salis. Ja tā gaisma, kas ir jūsos, ja tā to par tumsu, cik tad liela būs tumsa. Ja Jona, kas ir no Dieva tautas, kas ir Dieva pravietis, kas pasludina to, ka viņš bīstas Dievu, ja viņš rīkojās pilnīgi pretēji zināmai Dievu gribai, Jona, ko tu sagaidi no visiem pārējiem kuģiniekiem? Ja tu pazīdams Dievu, zinādams to, ko Dievs ir teicis, rīkojies pretēji tam, ko tu sagaidi no tiem, kas Dievu nepazīst? Ko tu sagaidi no tiem, kur Dievs ir zelts, akmens, koks? Ja tu zinādams un pazīdams, ja tu rīkojies pretēji. 11.15 lasīsim. Tad tie viņam sacīja, ko lai mēs ar tevi darām, lai jūra nomierinātos, jo jūra joprojām bija ārkārtīgi nemierīga. Iesais 57.20, bet bezdievi ir kā saviļņota jūra.
kas nevar rimt, bez kuras ūdeņi uzvanda dūņus un dubļus. 21. pants iesaist 57.21 saka tā, bez dieviem nav miera. Tas jūra joprojām bija ārkārtīgi nemierīga. Tas lasot Bībelē, tad jūra ir viens no tautas simboliem. Jūra simbolizē tautas, cilvēku.